es no savas puses arī sākšu par šodienas tāds temats par projektēšanu jau vairāk ar Arhicad programmu. Visiem var oficiāli paziņot, ka esam Arhicad oficiālie pārstāvi, un līdz ar to droši šajos jautājumos par Arhicad sazināties, bet izstāstīšu tālāk un detalizētāk ar kolēģis par to visu procesu nedaudz vēlāk. Par mani. Mani sauc Krišs Kalniņš, uzņēmumā esmu BIM risinājumu speciālists, līdz ar to pārvaldu vairāk kā 20 dažādas programmas, ar ko par mani var sazināties brīvi vai nu rakstot e-pastu, vai nu attiecīgi zvanot. Par pašu uzņēmumu. Uzņēmums tātad BIM Solution nodrošina tāds 3 darbības virzienus. Mēs palīdzam gan pasūtītājiem, gan projektētājiem, gan būvniekiem realizēt BIM projektus. Un tāda pamatdarbības virziens šobrīd ir tā, ka ir esošo klientu datubāze, ar ko mēs strādājam, bet ir jauni klienti, kas pārsvarā ar mums sazinās tieši par programmatūras iegādi ar Eiropas Savienības atbalstu. Līdz ar to Eiropas Savienībā šobrīd ir iespēja katram nozares speciālistam iegādāties sev nepieciešamos rīkus, un Eiropas Savienība piedāvā līdz 5,000 100% atbalstu. Lielākām summām, kas ir 10,000 vai lielākām, šī summa būs mazāka, bet katrā ziņā noteikti nepalaidiet garām šo iespēju. Ja ir nepieciešams Arhicads, pieņemsim, vai kāds cits rīks, droši man zvanat, un tad jau es varu tālāk detalizēt visu izstāstīt un parādīt, kā kas notiek. Kā otrs virziens ir programmas mēs arī mācām, tas nozīmē gan individuāli, gan grupās nodarbības, un tur arī ir Eiropas fondi līdz 70%, un tuvāko 3 gadu laikā tas programmas mērķis ir apmācīt kaut kur 2000 cilvēkus, un kopējais finansējums jau ir piešķirts, tā kā dienu iepriekš jau noteikti lasījāt presē par šo, bet jā, tas ir tāds otrs virziens, kur mums ir ļoti daudz dažādi nozares profesionāļi, kas uzņēmumos ir reāli strādā, un šīs meistarklases pasniedz 1-2 dienu garumā, un brīvi noteikti piesakaties. Par tādu trešo virzienu, tad šodien arī kolēģis varēs nedaudz pastāstīt. Viņš nodarbojas tieši ar BIM vadību, konsultāciju, koordinēšanu un ekspertīzu pakalpojumiem. Tas mums ir tāds trešais uzņēmums, kas nodrošina Baltijas valstīs šo koordinēšanas un konsultāciju vadību tieši jau objektiem, kas notiek BIMā. Līdz ar to visi lielie objekti, kas šobrīd būvējās, mēs esam vienā vai otrā lomā pārsvarā, un tu jau droši vien kāds no jums ir mūsu ikdienā redzējis. Par tādiem jauniem pakalpojumiem arī varbūt mazāk dzirdējuši no mūsu puses, jo visi zina, ka mēs nodrošinām programmatūru, nodrošinām tehnisko atbalstu un mācības un koordinēšanu, bet ir arī pakalpojumi, ko mēs nodrošinām šajā gadā. Tas ir tātad pārēj no 2D uz 3D jau esošo modeļu izstrādu un dokumentācijas pārlikšana, tā kā pirms būvniecības uzsākšanas. Protams, arī nodrošinām dažādām programmām, gan Arhicadam, gan Teklai, gan jūsu nepieciešamām programmām BIM bibliotekas izstrādi, tātad komponenšu izstrādi, ko jūs varat integrēt jau BIM platformās. Vēsturiskas ēkas digitalizāciju, nodrošinām esošās ēkas modeļu izstrādi un uz tā pamata izmantojot šos lāzerskanēšanas datus un salīdzināt arī attiecīgi jau BIM modeli un nepieciešamās jums lietas. Un projektēšanas procesa automatizācija ļoti daudz stāstīts, ļoti daudz no jums droši vien zina tādu programmu kā Rhino un Grasshopers, ko var izmantot ļoti daudz un dažādās nozarēs, tai pašā Arhicad programmēšanā. Līdz to visu, ko jūs ikdienā darat un redzat, ka šī darbība sistemātiski atkārtojās, to, protams, var uzprogrammēt jau algoritmā un automatizēt tos jūsu ikdienas darbus. Un tieši tāpat gan dokumentu sagatavošana, gan modelēšana, ļoti daudz lietas ir iespējams vizuāli uzprogrammēt un līdz to ikdienā pielietot ātrāk, ērtāk un efektīvāk. Un kā trešā, tātad lielais punkts, par ko varētu pieminēt, ir BIM stratēģijas izstrāde. Visi jūs noteikti zinat, kad nākošā gada 1. janvāri tad stājas spēkā normatīvie akti, kas tad likumdošana, kas prasa šo BIM. Un tad ir tā, ka uzņēmumi pie mums ļoti bieži griežās jau ar jautājumiem par tādu kopskatu viņu uzņēmumā, kādi tie iekšējie faktori, ārējie faktori, un kā tad definēt to stratēģiju, lai varētu izstrādāt tādu jau detalizētu ceļakarti,
viena vai otra risinājuma ieviešanai, vai no apmācībām. Nu, par pārējo jau stāstīju, jā, kad programmu šobrīd ir iespējams saņemt gan bez maksas būtībā, un apmācībām ir šis finansējums līdz 70%, tā kā noteikti to visu var izmantot un soli pa solim ar šo savu stratēģiju un šo uzņēmumu darbību integrēt jau un sagatavot līdz nākošā gada prasībām. Šodien tad lielais runātājs noteikti būs Arnis, kas stāstīs ļoti detalizēti par tādu ievadu tieši ar Arhikadu, jo par pašu Arhikadu mums ir iecerēts gan advancētākas mācības, gan programmēšanas mācības, gan viss pārējais, bet tas jau tāds uz dienas garumā, 2 dienu garumā, tīri jau no praktiskās darbības, droši vien pēc svētkiem, kā saka, un šodien tāds īsts ievads, ko tad mēs esam sākuši šo Arhikadu kursu Latvijā, un droši došu vārdu tālāk Agnim, kurš ir BIM koordinators un noteikti pastāstīs par savu pieredzi un par Arhikadu lietošanu. Jā, Agni, droši var kā saka, pārņemt. Jā, labdien! Sveiks. Esiet sveicināti, dāmas un kungi, iesācēji, profesionāļi, entuziasti, droši vien pārsvarā projektētāji. Jā, kā jau Krišs man jauki pieteica, mans vārds ir Agnis Mārtiņš Bērziņš, darbojos ar BIM menedžmentu koordinēšanu, ikdienā strādāju ar visām BIM procesa pusēm, sākot ar dokumentācijas izstrādi, tie būtu prasības, uzņēmumu stratēģijas, BIM izpildes plāni, turpinot ar koordinēšanu, ekspertīžu veikšanu projektiem. Tā kā esmu plaši iesaistīts visos BIM procesos, gan projektēšanas pusē, gan pasūtīšanas pusē, arī būvniecības pusē. Tā kā, jā, ar savu pieredzi labprāt dalos. Tūlīt es mēģināšu pārņemt ekrānu dalīšanu. Tā, ceru, ka izdevās. Nu, lūk, tad, jā, viss kārtībā, jā. Par savu pieredzi ikdienā darbojos pārsvarā ar Rail Baltica valsts nekustamo īpašumu objektiem, kā arī ar privāto pasūtītāju dažādiem projektiem un to informāciju. Dienā sanāk izmantot dažādas koordinēšanas programmas, protams, Solibri, BIMCollab, Trimble Connect, prasības tāda un Plannerly un citās, bet diezgan plašu pieredzi esmu guvis arī izmantojot populārākos modelēšanas rīkus, tā skaitā, protams, arī Graphisoft Arhicad, kur ir sanācis modelēt gan 2D uz 3D dažādus projektus, gan arī darboties ar punktu mākoņiem, pievienot precīzi informāciju, šo visu eksportēt pareizos failu tipos un tam līdzīgi. Līdz ar to savu pieredzi esmu bagātinājis dažādi arī šādi. Tad šīs dienas lielā tēma būtu par Arhicad. Kā to projektēt ātri, kā izmantot tā rīkus ērti un kā visu šo procesu pavadīt mūsdienīgi. Gribētu par to izrunāt šādās tematos, īsi iepazīties par pašu programmatūru, praktiski nodemonstrēt, kā ir iespējams lietot šīs dažādās opcijas, kā ir iespējams savā darbplūsmā integrēt pašu Arhicad kā programmatūru, un, protams, atbildēt arī uz jūsu jautājumiem. Tam arī ir paredzēts laiks. Vispārīgi, ja tā skatāmies, pati programmatūra Arhicad noteikti ir kā rīks, kā efektīvi un pareizi izmantot BIM tehnoloģijas un procesus. Kāpēc vispār projektēt BIM? Projektējot šajā BIM vidē ir iespējams darbu veikt ievērojami efektīvāk, samazināt dažādas kļūdas, ir iespējams ērti sazināties ar saviem projektu komandas biedriem, apmainīties ar šo informāciju, apmainīties ar dažādiem problēmu sarakstiem, tos efektīvi risināt. Protams, ka arī tālāk izmantot, noņemt apjomus, veikt dažādas izmaiņas un visu šo, tad šis BIM kā tāds process ievērojami padara ērtāk gan projektēšanu, gan būvniecību, gan ražošanu, jo varam sniegt ļoti precīzus apjomus, ļoti precīzus materiālus, tad, teiksim, šos apjomus, rasējumus detaļām, dažādus šos izgriezumus, visu. Tā kā būtībā ļoti, ļoti daudz priekšrocības, kāpēc to vispār izmantot. Nu, lūk, un ja iepriekš tā kā šis fokus ļoti daudziem bija uz 2D informācijas izveidošanu, pārsvarā, tā teikt, AutoCAD zīmējot ar roku,
šis process droši vien labi zināt, ka ir diezgan darbietilpīgs un bieži vien tur pieļaut dažādas kļūdas ar šo visu. Protams, ka laiks, un to visu izveidot, un to Dievs ir kaut kāds izmaiņas vēl jāveic, jau praktiski tur sagatavotā projektētā dokumentācijā, tad mēs tur pārzīmējam dažādus griezumus, plānus, visu pārējo roku, tas ir ļoti laikietilpīgi, un, protams, ka risks pieļaut kaut kādas kļūdas ir diezgan liels. Tāpat arī noņemt apjomus. Ticu, ka tāmētājiem tas ir milzīgs process iziet cauri visam projektam, visus šos elementus uzskaitīt, to apjomus reģistrēt, saskaitīt kopā, izvilkt to visu, sareizināt ar izmaksām un tam līdzīgi. Ļoti, ļoti liels process. Tā alternatīva tam ir izmantot BIM tehnoloģijas, kā šajā gadījumā programmatūru ArchiCAD. Varam izveidot šo projektu trīsdimensionālā vidē ar krietni zemāku risku kaut kur kļūdīties. Šos pašus 2D materiālus, rasējumus, plānus, griezumus, dažādas apjomu tabulas mēs varam automatizēti izveidot jau šajā 3D BIM vidē, līdz ar to ievērojami pātrinot visu šīs informācijas izveidas procesu. Protams, ka arī, ja ir tas scenārijs, ka tomēr jāveic kādas izmaiņas šajā visā dokumentācijā, tad izveidojam, atjaunojam šo modeli trīsdimensionālajā programmā, un šī dokumentācija gandrīz vai automātiski tiek atjaunot, līdz ar to ievērojami ietaupam laiku, samazinam dažādu risku kļūdīties un tā tālāk. Tad jau par pašu ArchiCAD. Programmatūra kā tāda ir paredzēta lietošanai arhitektiem, bet tur tāda piezīmīta, ka ne tikai. Protams, ka programmatūra var darīt arī daudz ko citu, var veidot inženiertīklus, var veidot būvkonstrukcijas un visas šīs lietas, tomēr tas lielais akcents ir uz arhitektu darbplūsmu, uz to, kā šo rīku var izmantot ikdienas procesā, izstrādājot šos arhitektūras risinājumus, izstrādājot dokumentāciju, veidojot vizualizācijas. Tā kā ļoti, ļoti plaši lietojama programma tieši arhitektiem. Tad iepriekš mēs, kā es minēju, šo, tā teikt, dažādus skatus, plānus un visu pārējo veidojam ar roku, zīmējam līnijas, liekam dažādas attālumus, šīs te attālumu aizzīmes, piezīmes, visu pārējo, tad tas ir tāds savā ziņā diezgan laikietilpīgs process, kur mums ir katru šo griezumu skatu, varbūt plānu jāveido atsevišķi. Protams, ka gan tas ir laiks, gan tas ir risks kļūdīties, gan arī šis viss process reizēm ir tāds diezgan nepilnīgs. Turpretī otrādāk, ja mēs izmantojam šādu trīsdimensionālu programmu, kā piemēram ArchiCAD, mēs to visu ēku, to visu domu varam izveidot trīsdimensionālā vidē, no kuras tālāk izgūt rasējumus, izgūt plānus, izgūt griezumus, daudz vienkāršāk. Un atkal, ja mums ir jāveic kādas izmaiņas, izveicam modelī, visi šie skati un rasējumi tiek automātiski atjaunot. Tā kā, kur, piemēram, ja mēs izmainām kaut ko, šajā rasējuma vidē mums ir ļoti daudz dažādu šie skati jāmaina. Turpretī, ja mēs tās izmaiņas veicam modelī, tad visi pārējie skati mainās automātiski. Tā būtu tāda lielākā priekšrocība mūsu ikdienas darbplūsmā, kā arhitektūra, ikdienas darbplūsmā, kā sagatavot šo dokumentāciju, tad strādāt ar modeli. Šis pielietojums, protams, ir liels, plašs, dažāds, ir iespējams ArchiCAD kā programmatūru izmantot priekš tāds nosacīts skicēšanas, priekš idejas radīšanas, priekš konceptuāla procesa. Tad ir ļoti ātri izveidot kaut kādas šāds aptuvenas arhitektūras, aprises, sienas, jumtus, grīdas, visu pārējo. Tad Rīgas ir ļoti pateicīgs, lai ar to šādi vienkārši uzskicētu kaut kādu savu ideju, reliefu izveidot, pielikt pāris objektus, teiksim, kokus vai arī ļoti, ļoti plaši iespēja izmantot plaši pielāgojumus šos objektus kā logi, durvis, dažādas mēbeles, iekārtas. ArchiCAD pats par sevi saprot ļoti, ļoti plašu savu bibliotēku. Tā kā tā ideja uzskicēt ir ārkārtīgi vienkārši. Programmatūru arī var izmantot priekš dažādiem liela mēroga detalizētiem projektiem. Ir iespējas izmantot dažādus rīkus priekš kaut kādu sistemātiski, teiksim, stāvu izveidojumu vai dažādas sarežģītas ģeometrijas varbūt var veidot arī ar programmējumiem rīkiem. Protams, ka mēs šim visam varam arī automatizēt to pašu rasējumu izveidi, griezumu izveidi. Tā kā, jo lielāks projekts, lielāka ēka, jo, protams, arvien lielāks ir iegūms izmantot šādas augstas detalizācijas projektam.
Vizualizācijas. Rīgas atļauj ļoti ērti veidot vizualizācijas gan ar dažādiem šiem paplašinājumiem, kā piemēram Lumio un LiveSync, kur varam pakustināt modelī Arhikadā, pievienot dažādus objektus, visu pārējo varbūt rediģēt, un uzreiz to redzam vizualizācijas Rīgā, tad šādi ļoti ērti savienojumi arī pieejami. Ne tikai tas, ir iespējams izmantot arī jau tādu moderno rīku kā mākslīgo intelektu, arī šis jau ir iekļauts pēdējā Arhikad versijā. Tad ir iespējams veidot šīs vizualizācijas, pasakot mākslīgajam intelektam, es vēlos to un to arī mēs iegūstam attēlā. Varam to visu ļoti ērti viegli piekoriģēt. Tā kā šāds iespējas arī ir iespējams. Pats galvenais, protams, ka Arhikad kā rīks atbalsta BIM procesus, visus šos standartus, kādi ir izveidoti veiksmīgai BIM projekta vadībai un efektīvai informācijas komunikācijai, dažādos IFC tipus, informāciju, kāda ir pievienojuma elementiem, to visu kategorizēšanu par IFC apakšslāņiem un tam līdzīgi. Tad gan eksportēšana, gan importēšana ir pilnībā atbilstoši BIM procesiem. Lūk. Šeit paturpināsim ar to tādu ātru ieskatu, kā mēs varam izveidot dažādu dokumentāciju no programmatūras Arhikad. Kā piemērs šeit būtu tāda neliela būve. Sāksim ar šo, kā var ātri šo ideju realizēt programmatūra Arhikad. Tad pats modelēšanas un šādu elementu izveidas process ir ļoti vienkāršots ar ērti saprotamiem rīkiem, viegli uztveram tad šo lietotāju saskarni un diezgan plašām iespējām, lai varētu šo ģeometriju diezgan brīvi pieregulēt savām vajadzībām. Ir iespējams tad šādi ļoti ātri piegriezt sienas, izveidot kādas neregulāras formas, varbūt šādi dažādas tur leņķus pārgars izveidot. Varam pievienot, protams, arī materiālus uzreiz specifiskus, kāds mēs to vēlamies. Ir iespēja, protams, veidot savu materiālu bibliotēku ar dažādām prioritātēm, kā šie materiāli krusto viens otru, kādas ir to dažādās siltumvadīt spējas un tā tālāk. Šeit arī, piemēram, stiklotu fasādu izveidot. Pāris klikšķi mums tā ir gatava. Tāpat arī redzam šeit šo bibliotēku tiek izmantot, tad salikti dažādi objekti. No Arhikad plašās bibliotēkas šie objekti ir plaši regulējami, kā piemērs, teiksim, ievietojam kaut kādu krāslu vai kamīnu šajā telpā, un šim kamīnam vai krāslam mēs varam regulēt platumus, augstumus, dažādas materiālus, izmantojam dažādi stili. Šeit arī pilnvērtīgas vizualizācijas veikšanai, tad varam izveidot arī šādu reliefu, pievienot dažādus apkārtējās vidas elementus, un tad jau ar vizualizācijas programmām ātri vien tiekam pie smuka skaista šāda koncepta, ko var diezgan ērti arī tad parādīt un izveidot. Protams, ka ikdienas darbos man noteikti ir vajadzīgs arī šis informācijas izveidas process, jeb dokumentācijas izveidas process. Tad varam ļoti ērti izveidot griezumus, fasāžu skaktus, varam tiem pievienot šādus izmērus, atlikt dažādus slīpumus, visu pārējo, šādi detalizēt šo rasējumu. Tad šis process ir ļoti ērts, viegls un nesāpīgs. Nav mums nepieciešams tad šo darīt katru reizi, kad ir kaut kādas izmaiņas. To visu varam izdarīt jau uzreiz Arhikad kā autorprogrammā un veidot visu šo rasējumu, griezumu, plānu kopumu jau uzreiz šajā struktūrā. Šis arī bieži vien ir kā prasība no pasūtītājiem bija projektos šo informāciju veidot uzreiz jau autorīkā plānus, griezumus, rasējumus, lai tas viss ir tad nosakāms, ka šī rasējuma informācija nākusi tieši no BIM modeļa. Kāpēc tas tiek prasīts? Jo veidojot projektu BIM vidē ir daudz lielāka pārliecība, ka šis projekts saturēs mazāk kļūdu vai nesaturēs tās vispār. Tad atkal pasūtītāji kā šo pārliecināšanās rīku uzsver nepieciešamību izmantot BIM vidi, tāpēc arī tiek paaugstināta projekta kvalitāte, samazināts izmaksas būvniecības laikā. Un šādi tiekam pie smuka skaista projekta rasējuma griezumu kopumu jau no autorīga. Ja vēlamies veidot kādas sarežģītākas formas, sarežģītākas ģeometrijas ēkas, varam izmantot šādu parametrisko programmēšanu, parametrisko modelēšanu, kā piemērs Rīgas Grasshopper, tad šādi izmantojot vizuālus šādus
programmēšanas rīkus, šādu vizuālu pieejamību, varam izveidot diezgan šādu ērtu, lietojamu, bet reizē komplicētu rīku, kā varam izveidot ēku un to rediģēt, modificēt arī atbilstoši dažādiem parametriem, ko mēs ievadam. Tā kā rīku varam ne tikai izveidot tādu vienkāršotu, tā teikt, taisnstūra veidu koncepciju, bet varam arī to pielietot arī dažādām sarežģītākas formas būvē. Kad esam paveikuši modelēšanas darbus, kā redzam šajā bildītē, pat ļoti vispārīgi, sniedzot tādu apmēram aptuvenu ģeometriju būvē, varam izmantot šo mākslīgā intelekta vizualizācijas rīku. Šeit kā piemērs tad tiek izmantots neliels apraksts, tiek ievadīts rīkam, ko mēs vēlamies redzēt. Tiek teikts, ka tad ir šāda koka veida fasāde, ir apkārt mežs, migla, tam līdzīgi, un programmatūra ģenerē šādus skatus. Tad ļoti, ļoti ātri varam tikt jau pie šāda aptuvenas vizualizācijas, kas tad ļoti, ļoti efektīvi sniedz šo ideju par to, ko mēs vēlamies realizēt ar projektu. Ne tikai varam izmantot šos precīzās vizualizācijas rīkus, kā piemēram jau minēto Lumion, bet tad šādas aptuvenas vizualizācijas arī ļoti, ļoti ātri varam izveidot, realizēt. Jau minētā objektu bibliotēka ir ļoti plaši pielāgojama. Šeit kā piemērs, kā mēs varam izveidot virtuves iekārtojumu un arī sagatavot vairākus tādus piedāvājumu variantus, izmantojot ArchiCAD. Tad objekti tiek kategorizēti dažādās objektu kategorijās, kas ir viegli ērti nolasāmas. Katra šī kategorija ir pieejama ar dažādiem variantiem un ir ļoti plaši pielāgojama, ir izvēlama, kā piemēram virtuves gadījumā. Rokturīši, fasādes, to dizains, krāsas, protams, virsmas apdars, dažādi leņķi un viss pārējais. Tā kā šādu konceptuālu izvietojumu ir ļoti, ļoti ērti izveidot šeit, kā piemēram redzam, izliepas dizains. Tad ir 10-15 dažādi varianti, ko mēs varam izvēlēties. Pēc izmēriem koriģēt, protams, materiāliem arī. Šādi varam izveidot virtuves elementus, to izmēru uzreiz arī ērti pielāgot. Tā kā šis process tiek ļoti, ļoti pātrināts, ja mēs izmantojam šādu rīku. Pielāgojam savām vēlmēm, vajadzībām, nomēram attiecīgi elementus. Un varam sagatavot vairākus šādus dizainiskus variantus virtuvēm, kādus izkārtojumus mēs vēlamies. Protams, ka to arī visu vizualizēt. Jo sīkāk detalizēts modelis, jo, protams, ka ir precīzāka vizualizācija, gan izmantojot šo mākslīgā intelekta rīku, gan varam izmantot arī šādu pluginu, kā piemēram Lumion. Nākamais, ko gribētu parādīt, ir tāda neliela darbplūsma, kā no punktu mākoņa var iegūt faktiskās situācijas modeli. Tad šeit tiek importēts ArchiCAD programmatūrā punktu mākonis. Tas tiek novietots attiecīgā augstumā, attiecīgi, protams, rotēts, kā ir nepieciešams. Un pēc šī punktu mākoņa tad varam diezgan vienkārši arī uztaisīt faktiskās situācijas modeli, izmantojot ArchiCAD rīkus. Tad ir iespējams ļoti ērti modificēt šo visu, sarutēt, sagriezt punktu mākoni. Protams, ka varam ievietot slānī, kur nobloķējam, lai mēs pēc tam kaut kādas nejaušas izmaiņas nevaram veikt. Un tad droši ar šo strādāt. Tad ļoti vienkārši arī varam veidot šādus sienu perimetrus. Protams, uzsvars uz to, cik ātrs ir šis process, ka tas nebūtu nav laikietilpīgi, ja vēlamies to šādi izdarīt. Protams, ka jo mēs precīzāk to veidojam, jo precīzāks arī modelis, ir iespējams veidot sienām sagāzums, ir iespējams veidot šādus izliekumus, tā teikt, vēders, ja mēs modelējam kādu šādu vecāku būvi. Kā piemērs varētu būt šīs vēsturiskās ēkas, kur bieži vien ir nepieciešams veidot faktiskās situācijas modeli, tad ArchiCAD ir burvīgs rīks, lai to arī varētu darīt. Ir iespējams importēt punktu mākoni līdz 4 GB izmēram vienu, bet šos punktu mākoņus var importēt vairākus. Līdz ar to ArchiCAD programma kā tāda nodrošina, ka darbs ar šiem punktu mākoņiem vienmēr būs diezgan raids, jo to izmērs ir gana mazs, lai to varētu procesēt arī dators ar gana mazu operatīvās atmiņas izmēru. Bet šī punkta mākoņa kopējais ierobežojums, protams, ka nav. Varam salikt
pat vairāk šos punktu mākoņus līdz 4 gigabaitu izmēram katru. Tā kā mierīgi varam darboties arī ar ļoti plašu, ļoti lielu šādu apjomu. Lūk, šeit arī varam izmantot plaši modificējamās šos objektu bibliotēku. Varam izveidot logus gluži tādus, kā tie ir objektā, ar precīzu novietojumu logu ailē, precīzu augstumu, precīzu rāmju biezumu, augstumu un vispārējo arī stiklojumu varam definēt, varbūt vairākus slāņus šis stiklojums, kur ir vairākas vērtnes, kā tas bieži vien ir vēsturiskās ēkās. Šādi. Tā kā ļoti plaši pielāgojums bibliotēkas arī būtu tāds īstenībā lielākais uzsvars, ko kad lietotāji novērtē ikdienā. Lūk, izveidojam vienu šādu plašu tipu, varam arī nokopēt. Ir tādi dažādi rīki, piemēram, pipeti un šprice, kur mēs varam paņemt visus šos atribūtus un parametrus no viena objekta, sniegt tos citam objektam. Tā kā ļoti ātri un efektīvi varam darboties ar visu šo informāciju. Jā. Un mēs vēl šeit redzam, tad arī griezumus varam veidot ļoti ātri un vienkārši. Ir dažādi griezumu veidošanas rīki, gan ar neierobežotu skata distanci, gan ar ierobežotu ierobežojumu arī ļoti ērti vienkārši varam rediģēt. Šeit atkal redzam, kā tiek izmainīti dažādi šie atribūti. Logiem saprotam, ka tas esošais tips, ko esam iekopējuši, tomēr nebūs īsti atbilstoši. Tad ļoti vienkārši varam to pamainīt, koriģēt. Un lielākoties šie atribūti, kas tikuši ievadīti ar iepriekšējiem, tiek saglabāti, tad tāda ļoti ērta darbplūsma sanāk izmantojot šos dažādos objektus. Kā piemēram durvis, arī durvīm ļoti plašas iespējas pielāgot šos objektus. Redzam, ir iespēja izvēlēties gan dažādas sadalījumus, dažādas vērtņu skaitus, vēršanās virzienus, protams, varam koriģēt durvju novietojumu atvērumā, apvērumu apdari, varbūt tāda ir, varbūt nav. Šo arī varam koriģēt, varam durvju rāmu vispār noņemt, padarīt tās tikai par stikla durvīm. Viss ir daudz un plaši pielāgojams. Ir daudz dažādu objektu arī, ko ievietot tīri šādam, varbūt, vizuālam izkārtojumam vai arī, protams, projektētajam novietojumam. Tad ir ērti saprast, ka, piemēram, ievietojam televizoru. Šim televizoram arī iespējams ir plaši regulēt tā izmēru, statīvu izvietojumus, tur pat maliņas un to izmēru televizoru, tad ekrāna rāmīs. Tā kā ļoti smalki varam šo visu piekoriģēt un diezgan arī brīvi izmantot. Noteikti noderīgi ne tikai šādas faktiskās situācijas modeļu izveidē no punktu mākoņa, bet arī projektējot ēku no jauna, veidojot jaunu projektu, šādi izveidot elementus, kas jau raksturo telpas funkcionalitāti, padara modeli daudz šādi skatāmāk, vizuālāk, uztveram. To noteikti var izmantot arī šādi. Lūk, ja neatrodam kādu objektu vai saprotam, ka tā pielāgošanas iespējas gluži neatbilst mūsu vajadzībām, vienmēr varam brīvi izveidot arī jaunus objektus, izmantojot šo morfu funkcionalitāti, tad šādu vispārīgu ģeometriju izveidot, pielāgojot to, attiecīgi vai projektam vai šādu punktu mākonim. Un tālāk, protams, ka mēs to varam arī klasificēt kā galdu, lai to varētu eksportēt šādā pareizā BIM darbplūsmā, lai tas tiktu nolasīts pareizi citādi programmatūrā, piemēram, BIM koordinators varētu ērti noņemt apjomus no šiem elementiem, tad ir jābūt pareiziem IFC tipiem, ko varam nodrošināt izmantojot ArchiCAD. Lūk, arī, piemēram, durvis, kurām nav šī iekšējā ailes apdara un kurām nav arī nekāda rāmja, tad tikai stikla durvis ļoti vienkārši ātri varam izveidot, uzreiz pielāgot. Ir iespēja izmantot ne tikai šos jau sagatavotos objektus, bet arī, protams, lejuplādēt dažādu ražotāju, veidot tos objektus, ir plaši pieejams bibliotēkas, šie paši BIM objekti un dažādi citi resursi, kur mēs varam iegūt šos ražotāju veidotos modeļus. Tie varbūt nebūs precīzi pielāgojami, tomēr atkal, ja projektā paredzam izmantot noteikti ražotāju, noteikti objektu, tad ļoti vienkārši, protams, ir ievietot uzreiz pareizo. Nekāda pielāgošana jau nav nepieciešama, ja šis elements mums ir pieejams, kā šāda funkcionalitāte arī ArchiCAD nodrošina. Lūk, elementus varam diezgan viegli kopēt, to īpašības arī dalīt, izmantot, teiksim,
dažādus stiprinājumus šiem galdiem ļoti ātri vienkārši varam izveidot. Gan klasiskus galdus, gan paceļamus. Nu, lūk, un šī telpa jau sāk jau izskatīties pēc tā, kas redzams punktu mākonī, tad šādu aptuvenu arhitektūras uzmetumu varam izveidot ļoti, ļoti ātri. Šeit, protams, ka redzam pātrināt darbību, bet praktiski tā ir pusstunda dabūt šādas kvalitātes modelīti, lai tīri jau iegūtu tādu vizuālu priekšstatu par to, kā tā izskatās. Varam izmantot tālāk vizualizāciju veidošanai, varam izmantot apjomu noņemšanai, piemēram, krāsojumie apjomi, griestu apjomi, grīdas apjomi. To visu jau no šāda modelīša varam uzreiz nolasīt. Nu, lūk. Vēl joprojām turpinām ar dažādu objektu pievienošanu. Plaša bibliotēka. Šeit arī, piemēram, ir divāns, tam varam nomainīt krāsu, attiecīgi kāda tā ir faktiski. Dažādu tipu galdiņu, tos arī varam, protams, piekoriģēt pie visiem izmēriem, kā nepieciešami, to augstumu, dažādās kājas stiprinājumi. Viss tas ir veidojums. Nu, lūk. Šo arī būsim izveidojuši, un tad jau šādai vizuālam ieskatam šī biroja uzbūvē. Būtībā, jā, šis ir mūsu birojs, arī manas veidots punktu mākonis, ļoti vienkārši var izveidot arī pašam ar brīvi pieejamu tehnoloģiju. Tā kā šādam ieskatam ļoti ātri var izveidot arī modelīti no šādiem punktu mākoņiem. Darbojamies ātri, sagrupējam elementus. Nu, gals mums arī ir gatavs šāds individuāli veidots. Un varam izmantot arī šādu lidošanas funkciju, kur varam lidot cauri birojiem, lai mums ir tūlīt griezumu, lai mums redzam pilnu skatu. Un šādi varam pastaigāties arī caur modelīti. Vizuāli ļoti ērti uzreiz ir uzskatām, pēles kustība, gluži kā video spēlē. Tad šis viss skats kļūst ļoti ērti saprotams. To, protams, varam arī izmantot, lai komunicētu gan savstarpēji, gan ar klientu, lai parādītu, kā tad izskatās šis modelīts. Nav uzreiz jāeksportē mums uz IFC, varam tad arī pašā ArchiCAD programmatūrā. Nu, lūk, šī bija darbplūsma, kā mēs ātri varam izveidot esošās situācijas modelīti, izmantojot ArchiCAD. Protams, ka tas lielais akcents ir uz ArchiCAD izmantošanu BIM procesos. Tad, kā jau minēju, ArchiCAD atbalsta pilnvērtīgu iekļaušanu dažādās BIM prasībās, BIM procesos, BIM modeļu eksportēšanā, atbalsta visus nepieciešamos IFC standartus, gan plaši izmantoto IFC 2x3, gan jauno IFC 4. Varu arī minēt, ka ArchiCAD 27 ir iegūs šo klasifikāciju būt izmantotam IFC 4 darbplūsmā, tad tas ir ticis certificēts. Nu, kā arī redzam, varam veidot sienu pīrāgus ļoti detalizētus, šajā gadījumā izmantojot kompozītu funkciju, tad ArchiCAD nodrošina jebkādu kompozītu uzturēšanas šādu funkcionalitāti. Kompozītus varam veidot gan grīdai, gan sienām, gan dažādiem citiem materiāliem, kam tas ir vajadzīgs jumtam, varbūt arī dažādiem citiem objektiem. Šie kompozīti, protams, kas sastāv no dažādiem materiāliem, ko bibliotēku arī mēs varam veidot. Materiāliem varam piešķirt dažādas izturības parametrus, atspīdumu, caurspīdīgumu. Protams, ka krāsu ir pieejama plaša bibliotēka arī ar jau esošiem dažādām šīm faktūrām, ko varam izmantot objekta attēlošanai. Tā kā šo visu varam ievietot modelī. Šeit jau minētais sienu pīrāgs, tad kreisā pusē redzam, kā tas izskatās modelī. ArchiCAD modelī autorīkā, tad šis pīrāgs tiek attēlots gluži velkot vienu līniju, uzreiz mums top viss sienas pīrāgs. Un to arī varam izmantot IFC eksportā, tad tiek eksportēti visi šie sienas slāņi. Ja mums ir nepieciešams noņemt apjomu no apdares slāņa vai tieši no izolācijas slāņa, to uzreiz varam darīt. Tad izmantot šo programmatūru nav nepieciešams katru slānīti modelēt atsevišķi, lai vien mēs varētu šo eksportēt kā atsevišķus elementus IFC modelī, lai ar to tālāk varētu strādāt apjomu noņemšanai. Tas viss tiek izmantots jau izmantojot šo sienu rīku, izmantojot pīrāgus. Nu, lūk, ar to arī mans ātrais stāstījums šķiet būs noslēdzies. Ceru, ka būšu jūs ieinteresējis ar plašo funkcionalitāti, ar dažādām iespējām, ko var veikt ar ArchiCAD. Ceru, ka būs radušies arī kādi jautājumi. Noteikti tos varat gan uzdot čatā, gan sūtīt mums uz e-pastu. Ja ir nepieciešama apmācība, protams, ka arī tās mēs organizējam, kā jau Krišs arī minēja sākumā, piedāvāsim meistarklases noteikti, ka šie semināri
arī turpināsies, būs iespēja daudz un plašāk uzzināt par Arhicad. Kā arī saņemt atbalstu, protams. Jā, man vēl pāris vārdi, ko es gan gribu atgādināt, pateikt, varbūt kāds ir palaidis garām. Par jautājumiem droši rakstat noteikti čatā iekšā, ja kaut kas ir radies. Pašām lietām, ko vēlējos atgādināt par meistarklasēm, ko sākumā pieminēju, droši dodaties uz mājaslapu bimmeistarklase.lv un varat pieteikties gan painformēt sevi, kad ir tāda vēlme par Arhicadu mācīties, vai tādā advancētā līmenī, vai iesācēja līmenī, vai arī tieši šo programmēšanu, ko Agnes rādīja. Tā kā ir dažādi līmeņi, un, protams, ir dažādas citas meistarklases, ko varat papētīt, pastīties, un šobrīd, kā es jau pieminēju, ir Eiropas finansējums, tad līdz 70% droši izmantot šo iespēju un neplaidiet garām. Par tādu lietu kā BIM skaitīšana, droši vien, ka daļa jau ir informēti, ka šogad pirms oficiālajām prasībām, kas būs informācijas modelēšanā, esam sagatavojuši arī un ieplānojuši tādu BIM fórumu un rīkosim viņu 15. novembrī. Drīzumā tā informācija būs visiem pieejama, publiska un plānojam, kā saka, uz 300 cilvēkiem ļoti tādu vērienīgu ieskatu visās prasībās un rīkošanā. Un pirms tam tāds liels lūgums arī no industrijas. Vēlamies no jums būtībā lūgt tādu palīdzību būvniecības nozares pētījumā. Un tieši tāda mājaslapa kā BIM skaitīšana, un tur mēs apkopojam to informāciju par visu nozari, par zināšanām šajā nozarē. Tā kā liels lūgums padalīties ar savu uzkrāto pieredzi un izteikt savu viedokli, kā tad ir tas līmenis šobrīd tieši nozarē. Protams, arī atgādinājums par līdzfinansējumu. Ja, kad Arhicadam tas, ko mēs rādījām, darījām, tad šī jaunā versija 27. arī ir pieejama ar fonda atbalstu. Un to noteikti, ja aktuāli un vēlaties uzņēmumā vienu vai otru rīku ieviest, vienkārši droši rakstat e-pastu vai zvanat un var ļoti detalizēti izstāstīt par visiem procesiem, jo gada laikā jau ir diezgan daudz šie uzņēmumi šo procesu noslēguši, un līdz to ir pieredze katrā niansē, kā kas notiek. Un jā, un tad par tiem jautājumiem es apstīšos, vai ir kāds būtībā šī mirklī neredz. Tad, protams, jā, kad daļai jau šī pieredze ar Arhicadu varētu būt, bet tāpēc ir tāds īsts ievads, un noteikti mēs pēc tam ceru, ka tiksimies gan uz tādām advancētākām meistarklasēm, gan arī klātienē gada noslēgumā, tā kā tieši formā. Tā kā droši sazināmies, ja ir jautājumi. Mans e-pasts un telefons ir attēlā redzams, un tad jau uz tikšanos kādā no nākošajiem pasākumiem. Es agri gan jautājums neredzu, tas nozīmē, ka mēs droši vien arī šoreiz beidzam un diezgan ļoti informatīvi stāstīja, līdz ar to es domāju, ka tā ideja ir skaidra vienkārši. Jā, laikam būs ļoti daudz izstāstīt. Tādā intensīvā tempā bija katrā ziņā. Nu jā. Katrā ziņā noteikti rakstiet, ja tādi jautājumi rodās, vai arī zvaniet. Esam vienmēr gatavi palīdzēt un pastāstīt. Labi, paldies, tā jau veiksmīgi. Paldies par uzmanību.